Labdien, cienījamie kolēģi, tie, kurus uzrunāja šodienas semināra tēma. Jautājums par hibriditāti un hibriditātes starpdisciplinārajām izpausmēm var būt uztverams un interpretējams dažādi. Kanona kontekstā tas var šķist sekundārs un iespējams varbūt arī nepietiekami intriģējoši. Savukārt tekstuālās, intertekstuālās vai kontekstuālās tādās izpratnēs, tam ir tāds liels pētnieciskais potenciāls. Tāpēc laipni aicināti uz šodienas semināru un ceru arī uz kādām diskusijām vai pārrunām pēc manas prezentācijas. Esmu pieteikusi šodienai salīdzinoši plašu tēmu. Tās kodols ir hibrīdteksti, atskaites punkts, hibriditāte kā fenomens ar ļoti plašu no vienas puses, bet no otras puses salīdzinoši vienveidīgu pazīmju kopumu un hibriditātes projekciju uz dažādām teritorijām, ne tikai ģeogrāfiskā izpratnē, bet arī dažādu zinātņu jomu, disciplīnu izpratnē un uz trajektorijām, jeb dažādām kritiskām perspektīvām. Starp šīm kritiskām perspektīvām noteikti katram no jums būs tāda, kas ir viena no trajektorijām jūsu pētniecībā un uz kuru ir iespējams reducēt hibriditātes jēdzienu. Jau jūsu izlasītajā rakstā tika pieteikti tādi ar hibriditāti saistīti jēdzieni kā robežu dekonstrukcija, kultūras kodu transformēšana, jaunu formu pieteikšana, iedibinātās kārtības problematizācija, hibrīdās konfigurācijas un hibrīdās identitātes, kultūru kontaktzonas, žanru sajaukšanās, jeb mikslis un intertekstualitāte, kā arī hibridizēti fenomeni, to attiecības ar kanoniem, ar tīrām formām un hibridizācija kā globalizācijas efekts, arī hibridizācija kā postmodernā kultūras tipa efekts, kurā saduras augstais ar zemo, masu ar elitāro. Un atminamies, ka rakstā tas atskaites punkts bija jēdziens robeža, un hibridizācija ir vismaz viens solis ceļā no tā, ko mēs saucam par binaritātēm vai opozīcijām vai pretmetiem. Hibriditāte ir par vecā noārdīšanu un jauna veidošanu. Tā ir par pārmaiņām, par transformācijām, par dažādām formām un par prasmēm šīs formas saredzēt, identificēt, ne visos gadījumos noteikt, no kādām formām jaunā hibrīda forma ir sajaukums. Un mans aicinājums mūsu šodienas sarunai attiecināt semināram pieteiktos jautājumus ar šo pieteikto terminoloģiju uz tām jomām, kurās jūs specializēties, vai arī komentēt tās idejas un konceptus, kas šodien tiks analizēti. Starp jums ir identitātes pētnieki, postkoloniālo studiju pētnieki, pētnieki, kas specializējas vai ekokritikā, vai zoopoētikā, vides un urbānajās studijās, holokausta izpētē, etnogrāfijā. Visas šīs jomas tika pieteiktas Jopi Nīmana rakstā,
ko jums iesūtīju, kā arī tā pielikumā bija dažu tekstu tuvlasījums, un šodien es piedāvāju mūsu sarunai arī šādu kompozīciju. Es iezīmēšu jēdziena ontoloģiju, etimoloģiju. Mēs pievērsīsimies iespējamiem teorētiskiem lasījumiem un instrumentāriem, ar kuru var analizēt hibriditāti tekstos, un piedāvāšu dažu tekstu tuvlasījumu, kurā mēģināsim identificēt hibriditāti un tās vispārīgās integritātes aspektus, intertekstualitāti, diskursivitāti vai arī kādas citas pazīmes, līdzdarbības mehānismus no lasītāja puses un vēl citas perspektīvas. Tātad semināram esmu pieteikusi jautājumus: hibridizācija, inovācija, provokācija vai modes tendence, jautājumu par hibriditātes potenciālu literatūras konvenciju un robežu šķērsošanās aspektā, par hibriditātes iezīmēm tekstā starp sociālo un estētisko epistemoloģiju, jeb šo kontekstuālo, tekstuālo un intertekstuālo aspektu, un vai autora piedāvātais teksta žanra nosaukums ir lasīšanas stratēģija. Šis jautājums jau vairāk attieksies uz tām situācijām. Mēs skatīsimies dažu 80. gadu, pagājušā gadsimta 80. gadu otrās puses tekstus un līdz pat mūsdienām. Tātad tā selektīvi esmu izvēlējusies dažus tekstu piemērus, uz kuriem, manuprāt, varētu attiecināt hibriditātes jēdzienu. Hibriditātes konceptā ontoloģijas sakarā vispirms vēlos uzsvērt to, ko atzīmēja manis izsūtītajā cirkulārā, kā hibriditāte, kā parādība un arī kā jēdziens sakņojas pragmatikā. Tā ir atvasināta no 19. gadsimta atklājumiem dzīvās dabas zinātnē, kā divu dažādu rasu, šķirņu, sugu vai ģinšu dzīvnieku vai augu sajaukums. Un nekur tālu no šī starta punkta gadsimtu garumā izpratne par hibriditāti nav novirzījusies, ko pēc brīža arī ilustrēšu. Pakāpeniski hibriditātes ideja un tās nozīmju atvasinājumi tiek attiecināti arī uz humanitārajām zinātnēm. Rakstā bija identificēti gan šie starpdisciplinārie aspekti, kur ir produktīvi meklēt hibriditātes fenomenus, kā bagātīgs ideoloģiskais vai estētiskais tekstu sakarā poetiskais resurs, pievēršoties divu dažādu tradīcijas sajaukumam. Mūsu gadījumā tas uzsvars varētu būt kultūras, bet ne tikai atsevišķos piemēros tas ir ne tikai kultūras, bet arī citu disciplīnu piejaukums, piemēram, Ivara Steinberga anatomijas vārsmas. Tas ir jau tāds pārdisciplinārs projekts. Tātad divu vai vairāku dažādu kultūras tradīciju sajaukumu raksturošanai. Hibriditāte literatūrā visbiežāk tīri tā mehāniski pēc inerces tiek lietots jēdziens hybrid žanrs vai cross žanrs, izpaužas ar vairākiem semiotiskiem žestiem, formas, semantikas un diskursa organizācijas ziņā, kā minētajā rakstā bija vairāk kārt uzsvērts robežu nojaukšana, normatīvisma un tradīciju pārkāpšana, atkāpes no
diskursa struktūrālās un loģiskās organizēšanas, kā klusums, jeb ir tāds jēdziens arī izslēgtās balsis, ar, ar tātad nepieciešamību veidot jaunas poetiskās izteiksmes, semiotiskos modus. Šī jaunā izteiksme visbiežāk tiek uztverta kā citāda, perifērija, kā nobīdes, vienmēr tiek problematizēta tās miedarbe ar kanonu. Būtiski, ka hibriditātes jēdziens vēršas pret tīrības fonu, jo hibriditāte nozīmē elastību, atvērtību, adaptāciju, neskaidrību, pretrunīgumu un ironiju. Hibriditāte vienmēr ir svaiga parādība, tā vienmēr ir produktīva, auglīga, saistās ar kaut kā jauna pieteikuma. Hibriditāte tādējādi problematizē robežas. Tomēr daudzajos pētījumos par hibriditāti līdzās hibriditātes gan kā paņēmiena, metodes potenciālam, gan kā interpretācijas rīkam, parādās arī hibriditātes kritika. Tā, piemēram, tiek uzsvērts, Pīters Džens ir uzsvēris, ka jauna ir nevis sajaukšanās, nevis ideja par sajaukšanos, ko ietver sevi hibriditāte, bet gan mūsdienās fiksētā sajaukšanās joma un ātrums. Tātad hibriditāte nav jauna parādība, bet tā ir strauja, un tās veidi mums kļūst ar vien pierastāki, un pamazām hibriditāte no ārpus normatīvisma kļūst par normu. Hibriditātes pārāk universālā piemērošana tiek kritizēta arī Pītera Bērka grāmatā Kultūru hibriditāte. Viņš raksta, ka tādi koncepti kā sajaukšanās un hibriditāte nav izdevīgi, jo šķietami izslēdz no redzes loka individuālo faktoru. Tiek kritizēta pārāk mehāniskā iedaba. Un tas, ka hibriditāte paredz arī ārēji novērotāji, kas pēta kultūru tā, it kā tā būtu daba. Te ir sasaiste ar šo hibriditātes ontoloģisko pragmatismu, bet produktus un individus kā eksemplārus no augu valsts. Pīters Bērks piedāvā paplašināt hibriditātes pieeju ar tuviem, bet ne sinonīmiskiem jēdzieniem apropriācija un akomodācija, kas tieši vairāk izgaismo individuālo faktoru un jaunradi. Un tas pats produktīvais aspekts Bērka grāmatā tiek identificēts kultūru tulkošanas jēdziena sakarā. Bērks ar šo vārdkopu apzīmē mehānismus, kuros kultūras sadursmes rada jaunas un hibrīdiskas formas. Hibrīdi un ne tikai kā parādība, bet arī šis vārds ir nosakņojies mūsu ikdienas leksikā, pie kām ne tikai zinātnieku sarunās, bet arī ikdienas komunikācijā. Tā nostiprināšanos noteikti veicināja hibrīdo autoparādīšanās un hibriditātes jēdziena integrēšanās inženieru zinātnēs, lieli reklāmu plakāti, kas aicina iegādāties hibrīdos automobiļus, ir tāds vizuālais marķieris urbānajā telpā, kas ievieš šo terminu ikdienas
patērētāja individa leksikā. Līdzīgi ir ar parādībām, ko ar masu kultūras parādībām, uz kurām var attiecināt hibriditātes raksturojumu. Nu, piemēram, sporta, šikas stils, apģērbā, jeb to mēs saucam arī par atlīžeru stilu. Nu, atlīžeru stils mazliet savādāk nekā sporta. Šiks stils, tas atlīžeru stils ir tāds hibrīds apģērbs, kas ir vienlaikus skaists, ērts, bet ir paredzēts ikdienas lietojumam. Plaši izplatīts hibriditātes paņēmiens ir klasiskās un mūsdienu mūzikas sajaukums. Tās ir gan tekstuālās un intertekstuālās atsauces, piemēram, reperu tekstos, gan muzikālas reminiscences vai pat tēmas izmantošana nu, dīdžeju atskaņojumos, piemēram, Vivaldi vai Mocarta mūzika, kas ir pārlikta uz mūsdienu tehno mūzikas pamatu. Par normu ir kļuvuši hibrīdi, augļi, ko sauc arī par dizaineru augļiem, un tie mūs nepārsteidz, tie ir arī kļuvuši par normu, un iegādājoties mēs vairs nešķirojam, nepiedomājam pie tā, vai tas ir tīrs auglis. Nu, atkal jau es neviļus lietoju šo pretstatu vārdam hibriditāte, tīrās formas, vai tas ir jauktenis. Minētie piemēri liecina, ka sabiedrība ir pieradusi un tiek sistemātiski pieradināta pie hibriditātes. Hibriditāte, kas sākotnēji ienāk kā ārkārtējs, ir kļuvusi par normu. Kā piemērs ir norvēģu rakstnieces Emmas Lisas Namlēs grāmata Hibrīds, kas šķietam ir adresēta bērnu auditorijai, taču vienlaikus paplašina adresāta ietvarus, reprezentējot bērna valodā kodificētu hibrīdā subjekta optiku. Tajā iekļautā dzeja reprezentē sirreālus stāstus par dabā neeksistējošām simpātijām starp dažādu dzīvnieku sugām, stāsta par hibrīdu dzīvi, interesēm un viņu mēģinājumiem atrast savu vietu pasaulē. Ietver pārdomas par to, ar ko pieaugušo dzīvē būs jāsaskaras mazulim sajaukumam starp kaķi un zvirbuli, vai zebru un papagaili, vai žurku un gaili. Jā, Rudīte, labi. Vai zirneklis un pūce, suns un gailis, atkal vērsis un gailis. Tad tās reakcijas, kas var rasties skatoties uz šiem hibrīdiem, rāda par nesavienojamā savienojumu. Te pamazām iezīmēs ideja par to, ka hibridizācija var būt atšķirīga pēc kvantitātes, ka hibridizēties var gan ļoti tuvas struktūras, tuvi fenomeni, tā robežas šķērsošana ir nemanāma ar tādu nelielu pārklāšanos, bet hibridizācija var būt neiespējamā savienošana, ļoti tālu parādību savienošana, vai tas izpratne par tuvo un tālo kļūst šķietama.
Un šāda hibriditāte, es to sauktu arī par apgriezto hibriditāti, no bērnu grāmatām kļūst jau par subkultūras iezīmi, pavisam tāda jauna tendence ir bērni un jaunieši, kas publiskās vietās pārvietojas kā dzīvnieki, ēd kā dzīvnieki, atdarina dzīvnieku skaņas. Viņi sevi uztver kā dzīvnieki un kā dzīvnieku un izpaužas arī kā dzīvnieki. Skrien uz 4 ekstremitātēm. Sākotnēji šeit gribēju rakstīt kājām, bet tātad viņi pielāgojas šim veidam, kā pārvietojas dzīvnieki. Ēd dzīvnieku barību, rej uz garām gājējiem, viņu māj dzīvniekiem vai pat tiem uzbrūk. Un TikTokā ļoti strauji palielinās video skaits, kurā jaunieši iekļauj šajā subkultūrā un arī psihologu stāsti par to, kā no šī sindroma tikt ārā. Tālāk pievērsīšos tieši jautājumam par hibridizāciju un žanru. Vai arī te mēs varam fiksēt šo hibridizāciju, kas ir jau norma, vai gandrīz norma, un hibridizācija, kas ir tāds ļoti radikāls paņēmiens, apgrieztā hibridizācija. Šo jautājumu aizsākšu ar Gunta Beļa apgalvojumu par to, ka klasiskā dalīšana žanros 21. gadsimtā nepastāv. Atvainojos. Manuprāt, 21. gadsimtā pats jautājums ir aplams. Un ja es tagad atbildēšu uz šo jautājumu, arī atbilde būs aplama. Viena no iespējamām perspektīvām, lai analizētu hibridizāciju mūsdienu literatūrā, ir kanona perspektīva. Kanons, kas reprezentē attieksmi starp tradicionālo un novatoro, tradicionālā sistematizācija un ekscelentāko paraugu kanonizēšana leģitimē noteiktu domāšanas veidu un rakstības stilu. Un kas notiktu ar hibridizāciju, ja hibridizācija kļūst par kanona, ja teksts, kas sarakstīts ar hibrīdu pieeju, kļūtu par kanona daļu vai kļūst par kanona daļu? Tas nozīmē, ka tiek kanonizēti jauni līdz šim nebijuši žanri vai šo žanru paveidi. Tātad, uz tekstu, kurā mēs varam identificēt hibrīdas pazīmes, mēs varam raudzīties, cik tālu tas atrodas no kanonizēto tekstu kodola. Un šeit mēs izmantosim mazliet vēlāk pieskaršos vispārīgās integritātes aspektam, integritāte kanonā, ko mēs varam raksturot kā kontekstuālo, tekstuālo, jeb intertekstuālo. Un varam runāt, ka visas šīs pazīmes var izpausties gan kā teksta iekšējie, gan kā teksta ārējie resursi. Arī par to mazliet vēlāk. Un hibrīds, kas tomēr tā klišejiski ir pretstats kanonam, aktualizē jautājumu par to, kā kanonu visplašākajā nozīmē. Mūsu gadījumā tas ir hrestomātijas, antoloģijas vai citi kanonizējoši rīki. Iespējams, šobrīd tas ir arī kaut kādas digitālās krātuves, kā papildināt kanonu ar novatoriem fenomeniem, lai līdzās kanonam ieskanētos jau iepriekš minētās izslēgtās balsis, kas žanra trajektorijā varētu būt teksti robežu pārkāpēji, teksti provokātori, teksti jaukteņi. Katrā no tiem ir cita hibridizācijas pakāpe, ko nevar izmērīt kvantitatīvi, bet cits hibridizācijas procents. Mēs varam ielikt šo ideju par to piesātinājumu. Lai hibrīdiem būtu vieta aktoru
tīklā. Piesaku šeit konceptu aktoru tīkls, kas ir ļoti produktīvs, lai raksturotu hibrīdtekstu adresātu, jeb hibrīdtekstu mērķi, hibrīdtekstu funkcijas. Šī ideja par aktoru tīkliem ir Bruno Letūra ideja par to, ka neviena vienība nav nozīmīga atsevišķi, bet tā iegūst nozīmi, izmantojot daudzās mainīgās attiecības ar citām vienībām. Bieži vien šīs attiecības tiek sauktas par aktoru tīkliem, veidojot pamatu teorētiskajai tradīcijai, kas pazīstama kā aktoru tīkla teorija, angliski ANT, Actor Network Theory, ar kuru Letūra vārds ir cieši saistīts. Un šādi aktoru tīkli ir hibrīdi, kas nozīmē, ka tie sastāv gan no cilvēkiem, proti gan no subjektiem, gan no materiālām substancēm. Tātad šajos tīklos ir līdzvērtības starp to, ko mēs apzīmējam par human un non-human, jeb cilvēki un citas būtnes materiālām substancēm. Iespējams, man tur jālieto būtu vārds būtne, jā, tā terminoloģiski salīdzinoši grūti pagaidām ir pielāgot ļoti viendabīgu terminoloģiju sarunai par hibriditāti. Vīdžeja Bārija grāmatā žanra kritiskā analīze norāda uz to, ka žanra robežas var tikt paplašinātas ar diskursu starpniecību, iekļaujot kontekstā plašāku nozīmju spektru, kā arī viņa atzīmē to, ka teksta konstrukcija un interpretācija konkrētos kontekstos var būt gan sociālā, gan literārā ievirse, un katra no tām savukārt ir vērsta uz konkrētu mērķi. Šāda veida tekstu analīzē aplūkoto jautājumu raksturs ir poētisks, lingvistisks, sociāli pragmatisks un etnogrāfisks, un faktiski šie aspekti tad arī tās trajektorijas, kurā mēs varam izvērst hibrīdteksta analīzi, lai identificētu, ar ko tad hibrīdteksts atšķiras no normatīvā teksta. Suģata Ketpilija grāmatā pārliecināšanas žanra, laikam tāds varētu būt viens no tulkojumiem. Ar pārliecināšanas žanriem tiek apzīmētas esejas, arī zinātniski raksti, reklāmas, atzīmē, ka žanra hibrīd žanra izveidē svarīgi ir teksta iekšējie resursi un teksta ārējie resursi. Teksta iekšējie resursi ir tie faktori, kas saistīti ar teksta konstruēšanu un interpretāciju, savukārt ārējie saistīti ar plašāku teksta kultūras kontekstu un ir saistīti ar starp diskursivitāti. Tātad tajos sadzīvo vienkop ne tikai viens, bet divi un vairāki diskursi. Piemēram, vispārīgu normu koncepciju ietekme, diskursīvās telpas un līdzdalības mehānismi, to pārvaldība var būt kā šī starp diskursivitātes pazīmes, bet ne tikai. Suģata Ketpilija sistematizē šos teksta lingvistiskos resursus, kā tie kalpo iekšējo un ārējo resursu vispārējai integritātei, un viņa identificē tekstā
leksisko, gramatisko un retorisko izpausmju miedarbi. Tiek izcelti specifiskie vispārīgās integritātes aspekti. Tas ir kontekstuālais, jeb šis komunikatīvais mērķis vai teksta tiešais konteksts, tekstuālais, kas ir teksta leksiskās, gramatiskās un retoriskās iezīmes, un intertekstuālais attiecības ar citiem tekstiem, tiešas vai pastarpinātas, ļoti līdzīgi kā tas, ko mēs arī postmodernismā saucam par autora intertekstu, kas ir kā tēli, motīvi. Savukārt žanru analīzē šis intertekstuālais ir kā starp žanru citējumi, refleksija vai mājiens, jeb alūzija par citu žanru. Kepelijā ir izveidojis tādu schēmu, kurā rāda teksta iekšējo un ārējo resursu miedarbi. Viņi to sauc par kombinēšanos, unikālu tekstu izveidēji. Tātad viņa runā par šiem teksta iekšējiem resursiem, kas veido tekstuālās konstrukcijas, un ārējiem resursiem, tātad, kas ir replikas par normu, par konvenciju ietekmi, par diskursīvo telpu, un te pie šiem ārējiem resursiem ir ļoti svarīgs arī līdzdalības mehānismus. Šis līdzdalības mehānismus ir kā autora pieredzes aktualizācija, mājiens autoram par to, kāda ir lasīšanas stratēģija. Un šie teksta iekšējie un ārējie resursi tad arī nosaka teksta unikalitāti, tā skaitā arī žanrisko unikalitāti. Vīdžeja Bārja, un viņa ir tāda ļoti prominenta žanra pētniece, kas lielākoties specializējas gan tieši tajā žanra aspektā, ko mēs saucam par pārliecināšanas žanru, bet arī tur viņam, tāpat kā mēs, teiksim, poetiskajos tekstos, identificē hibriditāti. Un, lai atvieglotu šo uzdevumu, viņa runā par intertekstualitāti, interdiskursivitāti un abu šo trajektoriju miedarbi žanru hibridizācijas formēšanai. Intertekstualitāti Bārja definē kā teksta iekšējos resursus, ko izmanto žanru konstruēšanā un interpretācijā, aizskaitā pagātnes tekstu ietekme uz aktuāliem žanriem, konvencionalizācijas un standartizācijas veidā, un te šī iespēja ieskanēties gan diahroniskajai, gan sinhronajai projekcijai, gan interdiskursivitāte, teksta ārējie resursi. Ar to tiek apzīmēti, kas realizējas kā inovatīvi mēģinājumi radīt jaunus un hibrīdus tekstus, apropriējot un izmantojot iedibinātās konvencijas citos žanros, kad ir precīzi teksta autors noteicis, ka žanra hibrīdu viņš veido, aktualizējot kādu labi iepriekš zināmu žanru un papildinot to ar jaunu, un te var būt gan šis apgrieztais žanrs, vai varbūt arī žanrs jauktenis. Tādējādi žanru hibridizācijā izšķirošā nozīme ir autora individuālai iecerei.
hibrīds teksts pēc autora ieceres, tam ir jāatšķiras no sociāli kopīgiem komunikācijas mērķiem. Autors parāda, ka tas ir unikāls lasījums, un tieši šī nobīde no žanra konvencijām sniedz lielāku īpatsvaru autora klātbūtnei, hibridizētos žanros. Vēl, manuprāt, svarīgs jautājums kritiskajā žanru analīzē ir interdiskursivitātei un tās funkcijām. Suģata Kepilija izcēlusi vairākas funkcijas. Pirmā ir komunikatīvā, jau mazliet pievērsāmies tai, žanra nobīdes konstrukta noārdīšana, manipulācija ar žanriem un lasītāja rakstnieka attiecības žanra aspektā. To es arī vēlāk mēģināšu ilustrēt ar piemēriem, bet mums ir jāceras šie atslēgas vārdi, kas pēc tam noderēs raksturojot hibridizācijas iezīmes latviešu autoru žanru pieteikumos, tātad komunikācija, nobīdes, konstrukta noārdīšana, manipulācijas un lasītāja rakstnieka attiecības. Te vēl izvērsīšu jautājumu kanons hibrīds. Literatūras kanona nepieciešamība nosaka vajadzība sistematizēt līdzšinējo praksi un formas, kas ir iekļuvušas kanonā, visbiežāk tiek reprezentētas kā tīrās formas, vai arī ir nepieciešams ilgāks laiks, lai šīs formas nokļūtu kanonā, vai vismaz, ja ne kanona kodolā, tad kanonā pēc būtības, kā akceptēti nākamajām paudzēm nododami darbi, piemēram, dzejproza. Savukārt jau 20. gadsimts un arī mūsu gadsimts bagātina literatūru ar dažādām formām, kas liecina par evolūciju, par to, ka tradicionālu žanru ietvers vairs nav pietiekams, lai tajā izteiktu aktuālo kultūras tipu, diktētās primāri postmodernisma diktētās estētiskās pazīmes. Tādējādi hibriditāte leģitimē noteiktu domāšanas veidu, noteiktu rakstības stilu, jau minēto žanru robežu nojaukšanu, kas ir tāds caurvīja motīvs, multimodalitāti, elitārās un masokultūras sajaukumu, dažāda veida eksperimentus un nenoteiktību. Kā var identificēt literāro hibridizāciju, vai mēs to drīkstam identificēt, ja autors nepiesaka. Ja mēs pieņemam, ka stāsts ir žanrs, kas reaģē uz lineārā laika loģiku, tad hibriditāte un heterogenitāte, kas Bahtina, ir tajā tiks noteikta identificēts atkāpes no stāsta žanra likumībām, atkāpes laika ziņā, telpas, vēstījuma loģikas ziņā, kā arī valodas vai pamatstruktūru izmantojumu. Tātad pat, ja tas ir stāsts, bet tas neatbilst stāsta žanra konvencijām, mēs jau varam fiksēt nobīdes. Ir jautājums, vai mēs tās varam akurāt uzreiz nodēvēt par hibriditāti. Un te ir tas riska jautājums, ko akcentējuši manis minētie sākumā divi, bet arī citi kritiķi, ka hibriditāte ir ļoti produktīvs, ļoti tāds varbūt plašs jēdziens, bet precīzai analīzei ir nepiemērots, jo
Attiecībā uz katru literāro izpausmi, nu, piemēram, es runāju žanra sakarā, bet noteikti to var piemērot arī citām literārām parādībām. Tam ir nepieciešams specifisks pazīmju reģistrs. Tātad, lai es varētu runāt par hibriditāti, žanra aspektā ir nepieciešams rūpīgi izstrādāt pazīmju reģistru. Un, ja tāds nav izstrādāts, tad to var izstrādāt analizējot tekstu korpusu, kurā neapšaubām ir redzamas hibriditātes pazīmes, meklējot tipoloģiskas iezīmes, var pamazām izveidot pazīmju reģistru gradāciju, un pēc mirkļa es arī demonstrēšu. Esmu šī ceļa sākumā un mēģinu to veidot, un jautājumu ir ļoti daudz. Ja būs kādi ieteikumi par to, ļoti priecāšos. Tātad hibriditāte literatūrā izpaužas ar vairākiem semiotiskiem žestiem, formas, semantikas un diskursa organizācijas ziņā, kā robežu normu tradīciju pārkāpšana, atkāpes no diskursa struktūrālās, loģiskās organizēšanas, kā klusums, kā izlaidums, veidojot izteiksmes semiotiskos modus. Nu, viena no diskusijām par žanra jautājumu ļoti plaši izvērsās pēc sērijas Mēs Latvija 20. gadsimts romāna izdošanas vai šīs sērijas romāna izdošanas laikā. Un diskusijā izrāvumi no tumsas Arnis Karuševskis atzīmēja, ka, ja sērijas koncepcijas pamatā tomēr ir vēsturiskais romāns, tad ir svarīgi abi divi vārdi, gan romāns, gan vēsturiskais. Viņš atzīmē, tas ir ļoti būtiski, kur beidzas autora brīvība vēsturiskās vielas traktējumā, vai autoram ir brīvi pārkāpt to robežu, aiz kuras viņa tēlotā aina ir pretrunā ar konceptuālu vēstures izpratni. Un viņš norāda, ka klasiskā izpratnē vēsturiskais romāns ir tāds, kur autors aplūko laiku pirms savas dzimšanas, respektīvi pirms savas pieredzes. Un pēc šīs teorijas uz žanrisku atbilsmi var pretendēt labajā puse no sērijas romāniem. Turpretī modernajā vēsturiskajā romānā šādam principam nav jābūt izšķirīgam. Un faktiski te ir atkal divas šīs trajektorijas. Viena standartizētais, unificētais, jeb kanonizētais vēstures žanra apzīmējums. Un otrs, mēs sakām, jā, tas ir vēsturiskais romāns, bet mēs sakām, ka nevis vēsturiskā romāna apzīmējums ir mainījies, bet ir mainījies laikmets, kurā šis romāns iznāk, un tāpēc arī tas romāna definējums kontekstuāli ir citāds. Un autoram ir tiesības skatīties uz procesu, notikumu vai gadu desmitu atbilstoši savai pasaules izjūtai, un tā jau ir šī modernais definējums vēsturiskajam romānam. Te es gribu atsaukties uz Džeremiju Petersonu un viņa rakstu. Jā, uz viņa rakstu par Gastonu Mironu, kurā no hibrīdiem žanriem uz hibrīdām identitātēm, kurā viņš norāda, ka kaut arī literatūras žanriem, pat tik plašām kategorijām, kā piemēram dzejai un prozai, galvenokārt ir lasīšanas un kopīgu konvenciju uzturēšanas funkcija, rakstniekiem ir pieejamas divas būtiskas stratēģijas. Pirmkārt, viņi var ievērot vispārīgās konvencijas, kas uztur lasīšanas un interpretācijas tradīcijas, tātad tradīciju rakstnieks lasītājs, vai otrkārt, pārkārtot žanrus ar mērķi izcelt netradicionālus lasījumus un apšaubīt sociālās konvencijas. Nu, tātad
nobīde no žanra ir autora mērķtiecīga stratēģija. Par to raksta Čeremijs Petersons. Un Klaudīne Ermanda rakstā par Freda Vilsona mākslas formām, hibridizācijas formām un praksēm, ir norādījusi, ka ir pieteikusi jēdzienu, tas nav viņas pieteiktais jēdziens, bet saistībā ar teritoriju un citiem šiem šodienas seminārā pieteiktajiem telpas, vides, vietas tēliem, šai saistībā lietotiem terminiem. Jēdzienu in betweenness, jeb starpvieta, iespējams cits tulkojums būtu veiksmīgās in between places, kas vienlaikus ir gan atšķirību teritorija un dinamisku kontaktu krustošanās, kā arī sajaukšanās zona. Un šo sajaukšanās, jeb krustošanās zonu var kartēt pēc intensitātes un pēc formas. Pēc intensitātes es mēģināju fiksēt latviešu literatūrā dažādas intensitātes pakāpes, un pagaidām esmu ekscerpējusi blakus esošu robežu šķērsošanu, jeb šī starptelpa, būtiskas atšķirības starp hibridizāciju pakļautām struktūrām, citu disciplīnu iepludināšanu tekstā, radikālas transformācijas, šķietamas transformācijas, spēles, provokācijas elementi žanra pieteikumā, nulles žanrs vai jauna žanra pieteikums. Un tie ir saistīti ar iepriekš izcelto intertekstualitāti vai interdiskursivitāti. Tātad kāds ir šis uzstādījums, intertekstualitāti? Autors mēģina pieteikt jaunu formu, jaunu modu, vai interdiskursivitāte, autors piesaka arī vienu vairāk sociālos modus. Blakus esoša robežu šķērsošana, piemēram, dzīves rakstības literatūra vai tikko minētais vēsturiskais romāns, repateksti. Būtiskas atšķirības starp hibridizācijai pakļautajām struktūrām, divu attālu žanru sajaukums, dzejproza, dokumentālā dzēja, kurai vēl pēc brīža pievērsīšos, citu disciplīnu iepludināšanu tekstā. Hibridizācija žanri ietvaros ar cita žanra vai disciplīnas intervenciju, piemēram, Ivara Steinberga anatomijas vārsmas. Radikālas transformācijas, tas ir apmainīšanās vietām, piemēram, eipuru un dzejoļi ar gariem virsrakstiem. Vai šķietamas transformācijas, piemēram, žanra nosaukuma pazemināšana, Sviestroka mikroromāns Vilim Lācītim vai Dacē Rukšānai romāniņš. Nulles žanrs, žanra nedefinēšana, kad autors pasaka, ka tā ir grāmata. Par prozas tekstu tas ir romāns, piemēram, vai tas ir ceļojumu piezīmes vai publicistikas, žurnālistikas darbi, bet autors nekomentē, nepiedāvā nekādu žanra lasījumu. Un jauna žanra pieteikums, piemēram, Aivara Eipura minimas. Ilustrēšu ar piemēriem dažus no šiem apsvērumiem. Imants Ziedonis tik un tā grāmata par Madlienu, tā saucamais kolhoza naratīvs, ka gan Madliena tas ir sovhoz. Faktiski grāmata ir kolhozu dzīves apraksts, taču mēs redzam, ka formātā tekstā te ir gan atsevišķi
lirikas teksti, nu, šeit ir īsāks, ir arī garāki, vai dienas grāmata. Un atcerēsimies, Eriks Hambergs ar vienu, arī kā viens no šīs viens no kolhozu narratīvu autoriem, vienmēr atgādina, ka Imants Zienonis teicis, nē, es neesmu publicists, es esmu dzejnieks. Un tādēļ gan Kurzemītē, gan šajā tik un tā, mēs noteikti varam identificēt arī poetiskās valodas klātbūtni, paņēmienu klātbūtni, bet ne tikai ir šajā grāmatā ievietota arī salīdzinoši izvērsta vienas lauku sievietes dienas grāmata, kur no vienas puses ir lauku reālijas, bet no otras puses tāda ļoti eksistenciāla, filozofiska dzīves uztvere. Dacas Rukšānes romāniņš, manuprāt, demonstrē ne tikai šo žanra nosaukuma, nominēšanas piezemējumu, bet caur to padarot līdzīgi kā Janīnas Kursenes, Kursītes, profesors Janīnas Kursītes Vārdeni, tāpat arī šeit romāniņš. Ar šo stratēģiju tiek veidots plašāks latviešu lasītāju aktoru tīkls, jo šie žanra pazeminājumi piedāvā ceļu uz romānu ne tikai elitāriem, bet arī masu lasītājiem. Kā vienā no internetā komentāriem lasītāji ir teikusi, ka šis romāns ir loks uz daudz ko, ka faktiski šeit darbojas ne tikai intertekstualitāte, bet arī interdiskursivitāte. Tas ir ne tikai loks uz romāna lasījumu šī romāna iznākšanas laikā, bet ilgāku laiku pēc romāna iznākšanas, arī uz tā laika sievietes narratīvu par konkrētiem aspektiem, kā laikmeta liecības. Tad laikmeta ejot, šī romāna intertekstualitāte kļūst par interdiskursivitāti. Man šķiet viens no tādiem interesantākajiem žanra hibriditātes piemēriem ir Ineses Zanderes Kuģa žurnāls. Jo jau uz grāmatas vāka vien ir nominēti vairāki žanru paveidi, gan poetiskie žanri, gan manis jau pieminētie pārliecināšanas žanri, piezīmes, raksti, fragmenti, vēstules, sarunas, bet ar to nav gana. Faktiski romānā tiek stilizēts tāds, varbūt pat ir iecerēts nevis kā stilizācija, bet kā paveids dienas grāmata, kas nemaz nav pieteikta uz titullapas, un grāmatas anotācijā parādās literārā dienas grāmata. Vēl viens žanrs, kas nekur, kas uz grāmatas vāka nav nominēts. Un tas, ka grāmatā ir apkopotas piezīmes raksti, fragmenti, vēstules, sarunas, jau tiek nosauktie uz vāka minētie žanri. Savukārt pati Inese Zandere šīs grāmatas izlasīšanas stratēģijā un arī uzrakstīšanas stratēģijā norāda uz savu individuālo ieceri kā dominējošo, kas atšķir šo tekstu no sociāli kopīgiem komunikācijas mērķiem. Viņa raksta, ka Kuģa žurnāls ir literāra dienas grāmata, kura dokumentē galvā notikušo un ārpasaules vērojumus. Tās ir piezīmes, un
Te vēl viņa bija žanrus, kas iepriekš nebija sarunu pieraksti, ceļojumu un kara apraksti, esejas, vēstuļu fragmenti ar dažādiem pseidonīmiem, sacerēti īsi stāstiņi. Tātad viņa arī pati iesaka, ka tas ir ļoti subjektīvs mērķis, jo te ir iekļuvis personiskākais. Nu, un tātad no vienas puses šeit ir intertekstualitāte, no otras puses interdiskursivitāte, tas tomēr ir ar Rīgas laiku saistīti vai Rīgas laikā publicēti teksti vai versijas par šiem tekstiem vai tekstu atvasinājumi, tātad tas interdiskursīvais, un mēs redzam ilustrāciju tam, ka šī žanru hibridizācija ir individuālas ieceres rezultāts, kā citāds stāstījums, kas nav pakļauts žanra normām. Ir ļoti svarīgi parādīt, ka tas ir tikai viņas redzējums, un ka tas ir jauns stāstījums, iespējams versija par to, ko šajā sociālajā diskursā rakstītajos tekstos viņa nebūtu pateikusi vai nebūtu varējusi pateikt. Un arī Ieva Kolmane atzīmē recenzijā, ka Uģa žurnāls uzvedina uz domām par žanru, kas ilgi bijis nosacīta literāra teksta forma. Proti, kur tu šādu veikumu iebāzīsi? Žanrs šoreiz ir rāmis, kas par šauru. Grāmata nav ne autobiogrāfija, ne memoāri. Nu, un te mēs varētu turpināt šo Ievas Kolmanes citātu ar to, ka grāmata ir hibrīd žanrs. Nevelti vienā no tekstiem, liela daļa no kuriem ir kā dienas grāmatas ieraksti, vienu no tekstiem Zandere nosauc žanrus. Un atzīmē tajā, ka man patīk zināms nevajadzīgums un garlaicīgums, kas atbrīvo lietas no intelektuāla vai estētiska patosa. Nu, un atkal tieši caur šo viņa savienojas ar to, kas bija raksturīgs romāniņam vai vārdenei. Viņa nepretendē uz tīrām pazīstamām žanra formām kā kanonu. Un ar šo var identificēties katrs, kas vēlas uzzināt subjektīvi interpretētus faktus vai kaut kādas agrāk nezināmas, neatklātas lietas, noslēpumus. Tātad joprojām mēs redzam šo iestāšanos pret šo teksta konstrukciju, kurai ir personiska, privāta, literāra, bet ne sociāla ievirze žanra ziņā. Ko mēs vēl sastopam? Stāsts par piedāvājumiem vai trīs leģendas un daži vērojumi. Tad tas piedāvātā žanra spektra maiss ir vaļā, un lasot tekstu, mēs redzam ar vien jaunus žanra pieteikumus, piezīmes grāmatiņās, un tāds ierakstu cikls, kas faktiski ir kā simulācija par ceļojuma piezīmēm. Ukrainā tur ir gan Gurzufa, gan Odesa, arī citas Ukrainas vietas minētas. Tātad vienos vākos ir tāds ļoti plašs žanru spektrs. Sevastopole, Odesa. Arī vēstures žanrs no vēsturēm uz Āziju, Eiropu un Ameriku, no Gotlandes vēstuli, tātad arī epistolārais. Vēl vēlos iezīmēt Andras Mantveldes, kā viņa pati nodēvē grāmatu, dokumentālā proza un dzeja. Un dokumentālā proza labi, bet dokumentālā dzeja šķiet tāds oksimorons apzīmējums.
Nu, un vēl arī implicīti te ir ceļojums uz mēnesi, viss bija Ventspils, viss bija, kas tā kā arī būtu mājiens uz ceļojuma aprakstu žanru. Nu, mēs redzam, ka, nu, vai nu mēs to devējam par hibridizāciju, jā, vai par tādu jaukteni, vai kāda terminoloģija, bet mēs fiksējam žanru sajaukumu un atkal jau mēģinām skatīties, kādi tie ir akcenti, tikai intertekstuālie, vai tā ir spēle ar tekstu, vai tie ir interdiskursīvie, kādi teksta resursi ir izmantoti, iekšējie vai ārējie. Nu, un lūk, te ir tie teksti, ko viņa identificē kā dokumentālo dzeju, un iedziļinoties šajos dzejas tekstos, redzam, ka nu, faktiski te ir izmantot iekšējie resursi. Un tie ir tekstuālie resursi. Leksika, gramatiskās, retoriskās figūras, bet nu, ne intertekstuāli, kā tie paņēmieni. Nu, un jau šos intertekstuālos mēs redzam, lūk, šajā 14. tekstā. Tas ir literārs teksts, bet tajā tiek izmantota šī pārliecināšanas žanra iezīme, tāds uzskaitījums, jā, faktoloģisks uzskaitījums vai tāds ļoti lietišķam stilam raksturīgs uzskaitījums. Nu, tātad mēs redzam, ka ir gan šis intertekstuālie integritātes aspekti, un faktiski caur šo ceļojuma apraksta, jo viņi atrodas rakstnieku namā, viss bija jauna, un arī Ventspilī, un aprakstot viņa veido arī abu šo vietu tādu etnogrāfisko raksturojumu. Nu, un tādējādi izmanto arī kontekstualitāti kā vēl vienu vispārīgās integritātes hibridizācija pazīmi. Nu, un noslēgumā secinājumi. Pirmais no tā raksta, ko jūs lasījāt un ko es arī mēģināju šodien iezīmēt, ir tas, ka hibrīdtekstu priekšnosacījums ir atvērto robežu situācija, ko paspilgtina arī šie interdiskursīvie robežu atvēršanas aspekti, nu, kā mēs minējām, sadzīves kultūrā, pragmatikā faktiski, ja, ģeopolitikā. Robežu nojaukšana, šķērsošana un pārnes ir tipiska mūsu laika praksē. Tā gan šobrīd mainās. Nu, iespējams, tā atsauksies arī uz hibriditāti literatūrā. Hibriditāti nosaka iestāšanās pret paredzamo literāro ietvaru ar tam piemītošo normatīvo raksturojumu un alternatīvu postmodernismu konstrukciju, minētais augstais zemais, masu elitārais un heterogēnu elementu integrēšana literatūras formās, kas ir daļa no kopējās kritiskās prakses mūsdienu autoru tekstradē. Hibridizācija literatūrā, tostarp žanru nominēšanā, žanru tekstu satura piepildījumā kā process vai kā refleksija ir reģenerējoša parādība, jo tā pārtrauc automatizāciju, kas ir iedzimta un apgūta uztveres modu rezultāts. Nu, un domājot par hibriditātes vietu kanonā, ir jādomā par hibrīdtekstu reprezentāciju programmās, hrestomātijās, antoloģijās, nu, un arī digitālajos literatūras rīkos, lai demonstrētu aktuālas tendences, lai radītu priekšstatu par literatūru kā
daudzpusīgu procesu, kur atbalstojas laikmeta filozofiskās, estētiskās, politiskās, sociālās liecības, šīs liecības reprezentējošie diskursi. Nu, un literatūra, ko jūs šodien redzējāt, prezentācijā. Šeit es savam mazliet varbūt ilga redzējumam lieku punktu, un tā kā man ir uzdots būt arī par šodienas sarunas moderatoru, vēlos vaicāt, vai ir kādi komentāri vai piezīmes par tiem iespējamiem lasījumiem, kurus es piedāvāju semināra sākumā. Vai ir kas sakāms? Vai varbūt bija pārāk gari un jau nogurēti? Lūdzu, profesors Ojārs Lāms. Jā, paldies par tādu ļoti izvērsto, detalizēto ieskatu šajā problemātikā. Es gribēju uzdot vienu ļoti konkrētu jautājumu, un tad, ja iespējams, arī padalīties savos tādos vērojumos. Tad vairākas reizes izskanēja tas tāds izteikums, ka citu disciplīnu iepludināšana tekstā. Ko tas īsti nozīmē? Kā notiek citu disciplīnu iepludināšana? Es jau uzreiz varu pateikt to savu tādu uztveri, ka kaut ko iepludina tekstā, tas pārvēršas par tekstu. Kā var pamanīt kaut kādu citas disciplīnas klātbūtni tekstā? Es divus piemērus, man tā uz sitienu daudzas ne, bet divus. Viens piemērs ir Artūra Puntes Jērcēnu pagasta nezāļu herbārijas. Lūk, lai uztvertu šo tekstu, lai mēs varētu pilnvērtīgi interpretēt tekstu, pirmkārt saprast, uztvert, saprast un interpretēt, mums ir jāzina noteiktas bioloģiskās remarkas, kas kaut kā īpaši grāmatā nav, kas grāmatā ir vizuāli uztvertas, mēs varam lasīt bez tā, bet uzzinot, ka grāmatas ilustrācijai Artūrs Punte ir izmantojis Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes kādu tur pagājušā gadsimta augu herbāriju. Un noformējumā tas ir kā ļoti būtisks grāmatas vizuālās rindas informācijas nesējs, caur kuru mēs saprotam, ka viena grāmatas daļa ir refleksija par pagātni, par iekapsulēto pagātni. Nezinot šo bioloģisko komentāru, mēs neuztveram pilnībā to autora ieceri. Bet to, ka mums ir jāizrokas, mēs uzzinām tikai tad, ja iepazīstamies vai no ar interviju ar autoru, vai vēl kādu recenziju, piemēram, kur autors recenzentam to ir pateicis. Citādi mums šis segments paliek noklusēts, bet caur to mēs dabūjam tādu papildu lasījumu. Tātad mums ir jāzina kaut kas par herbāriem, kur tie glabājas, kāpēc tie tiek veidoti, cik ilgi tie var glabāties. Otrs piemērs ir Ivara Steinberga tā dzejas intervence RSU anatomijas muzejā Anatomijas vārsmas. Ja mēs neesam redzējuši tos kopā saugušos dvīņus, kas tur ir, vai teiksim, plaušas dažādu cilvēku vai sirdis, mēs nevaram pilnībā uztvert dzejoļa kontekstu. Mums tas paliek tikai tādā literārajā plaknē, jo Anatomijas muzejā uz tiem stikla skapīšiem nopublicēt dzejolis, kad mēs skatāmies caur šo stiklu un fonā redzam vēl kādu tekstu, redzam vēl kādu to anatomisko detaļu. Tas arī nes tādu papildus lasījumu. Mums parādās vai nu interesē, vai varbūt riebums, vai bailes, vai nepatika. Mēs varam palikt arī, kā jūs teicāt, neitrāli.
Nu, tie ir tādi divi piemēri, bet noteikti, ja es padomātu. Jā, paldies, bet vai tad tas attiec uz pašu tekstu? Tā ir tā kā performance, nu, it īpaši par Steinbergu runājot, tas jau aiziet uz kaut kādu tādu drīzāk jaunas disciplīnu. Jā, bet jau atkal Performācija ir vienkārši performance. nopublicēts. Bet, Jā, piemēram, viņš jau ir jau uzlikts uz grāmatā papīra un nopublicēts. fontanē kā teksts tas grāmatas. Jā, bet bez konteksta. Man gandrīz tā kā gribētos pieķerties pie tā, ko jūs teicāt, ka tas, kas mūsdienās to hibriditāti padara par tādu ārkārtīgi redzamu un it kā ļoti būtisku, ir tā intensitāte un dinamika, jo principā jau visa literatūra ir hibrīda. Viņa jau nekad nav, nu tas jau, kas ir tajās kaut kādās stingrajās robežās, tas jau mums nekad īpaši nav interesējis. Vienmēr jau tā robežu pārkāpšana ir tā interesantā, bet mūsdienās, nu viņas var teikt, ir pazudušas tās robežas, un tāpēc tā. Un tur bija tāds ļoti interesants piemērs, ko jūs rādījāt par tiem augiem, nektarīns, un kas tur ar plūmi kopā, bet nektarīns jau pats arī ir hibrīds. Ja? Un literatūra jau tieši tāpat, ka, nu, pastamies uz romantismu, tur jau arī visi teksti hibrīdi, ja? Kaut vai, nu, Hofmaņa teksti, ja? Un, ja paskatās atpakaļ līdz pat kaut kādam tur Homēram, tas jau arī hibrīds teksts. Viņš ir ielikts heksametros, it kā tādā skaidrā, nepārprotamā formā, bet pats teksts jau ir absolūti hibrīds. Tā kā, man liekas, vienkārši tā dinamika un intensitāte ir tā, kas to padara tādu tik ļoti, nu, ka nav laika nevienai formai tā nogulsnēties, un ka katrs autors grib atkal kaut ko savu individuālu, oriģinālu, pasludina to par žanru, bet īstenībā tas ir tikai tāds modifikācijas. Un tāpat tas pats Zanderes kuģa žurnāls. Nu, būtībā jau tur nekā tāda īpaša oriģināla nav. Tad ņemt kaut ko likt kopā, nu, tas jau nav nekas jauns. Un nosaukt to par kuģu žurnālu. Ja? Nu, tas jau vien kaut kā viņi tā kā iegrāmato un iekanonizē. Nu, tas tāds mans pārdoms. Bet paldies, tiešām ļoti interesants. Un tas process tiešām ir ļoti dinamisks. Nu, visu laiku kaut kas tāds, visu laiku mēģina kaut ko atrast jaunu, bet kā jūs arī minējāt to interesanto piemēru par to iemiesiešanos tajos dzīvniekos, kas tagad ir tik populāra, un vai tā ir subkultūra, vai tā ir vienkārši medicīniska diagnoze, tur ir tā kā saka jautājums. Jā. Labi, es vairāk tad nepiesārņošu ēteru. Nē, paldies, man bija ļoti laikam liederīgi uzklausīt, jo es tiešām aizdomājos, bet nevēlties noslēdzu to savu uzstāšanos ar to, ka nu, te ir tā lielā tā kā plaisa, varbūt starp to, ko mēs redzam atkal jau hrestomātijās, kā mēs paši sistematizējam literatūru. No vienas puses, jā, mēs sakām, ka viss ir transformācijas. Jebkurš autors radot jaunu, pat ja tas ir romāns, mēs, nu, piemēram, par rokpeļņa tekstu, mēs teicām, ka tas ir muzejs, ja mēs teicām, ka pārāk īss un tāpēc nevar būt romāns. Nu, pie jebkura teksta mēs varam atrast, kāpēc mēs varam teikt, ka tas neatbilst kaut kādam žanram. Bet no otras puses, kanons ir stabils un kanons nemainās. Un tad sanāk, ka kanons ir formāls. Ja mēs sakām, ka katrs teksts ir hibrīds, tad priekš kam ir vajadzīgs kanons, bet kanons ir, un tā ir mēraukla. Mēs jebkurā gadījumā nosakām, ir vai nav hibrīds, vai cik lielā mērā ir tās nobīdes attiecībā pret kanonu. Ja? Nu, tur, man liekas, ir tā paradoxālā situācija, vai ne? Un tāpēc ir ļoti smagi saprast, nu, tas ir tā kā grāmatnīcu darbinieki. Nu, vai mēs, kad ejam uz grāmatnīcām, nu, piemēram, kur ielikt Gundegas Repšes vai Noras Ikstenes, nu, piemēram, Noras Ikstenes dzīvespriecīgais vakarēdiens, ja? vai kur ielikt Gundegas Repšes rakstnieku pavārgrāmatu? Pie kāda žanra? Pie pavārgrāmatām, bet vai tā ir pavārgrāmata, tā nav pavārgrāmata. Nu, jā, tāda. Vai šī grāmata, kur es rādīju Norvēģu hibriditāte,
Es ļoti ilgi medīju šo grāmatu. Kāpēc? Tāpēc to nevarēja atrast grāmatnīcu darbinieki Norvēģijā, jo viņi nezināja, kur meklēt, pie kura žanra būs šī grāmata. Un to mēs arī ļoti bieži pamanām, un iespējams tieši šī sistematizācijas nolūkos arī bieži vien žanra nosaukums tiek dots. Jā, bet sarunā ar jums es labāk sapratu tieši to, ka man ir precīzāk jānodefinē šī miedarbe kanonam pakārtotie nosaukumi un autoru piešķirtie nosaukumi. Jā, paldies. Vai ir vēl kādam, es pati sevi moderēju, man ir atļauts to darīt, uzticēt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, jautājumu nav. Paldies atbalstītājiem, paldies tiem, kas klausījās, lai jums skaisti rudenīgā novakara tāda kā šajā fonā. Un, ja ir kādas vēl idejas, kādi atradumi, kas nepārprotami signalizē, lūk, ir kaut kas par žanra hibridizēšanu, rakstiet, sūtiet uz e-pastu, labprāt krāšu šādas liecības. Paldies par iespēju uzrunāt, paldies par atbalstīm un visu labu. Tā.